rīt pārdoms pa toaletēm, es saprotu, kalni un ielejas, te viss, atkal brauc līkums, kad toalet, kāda vieta, kur nobraukt, vismaz nobraukt, kā tu sāc no rīt braukt, jo nezinu, ka tāds kalns būs, tev jau tur nav norādīts nākamā toalet zem 50 km. Tu brauc un brūnais, mazais lādzēns, viņš no rīt grib izskrieties, viņš laužās, viņš saka, saimniek, izlaid, es tevi ļoti lūdzu, izlaid ārā! Kurš mazais, pacieties, bišķi, tētuks, tūlīt apstāsies, zin, ka izskriesies, viss būs kārtīgi, viņš saka, lai tagad laida, un tev iekšējā cīņa, un tu, tagad, nelaidīšu, tagad cieties, jopcī, viņš, bļāviens, un tu skaties, kur, lūdzu, jo toleti kādu, kaut kādu, labi ir, visu, tu jau jūti visu, viņš tur teguntiņu izbās savu ziņkārīgu ārā, un tad, pagaidi, bišķiņ, pagaidi, jopcī, nav vietas, kur nav, te kalns nav, kur apstāv vispār gar malu, nevar, nav malas vienkārši tu apstāties, tu kāds tirsā ieliks no līgumi, jomaja, kur tu arī viņu nelaidīs staidzināt no uz ielas, nelaidīs viņu vienkārši. Un tu tā kā zini, kā tagad ierauga kaut kur maliņā, ir, tā kā bišķi nobrauktu viņu, tāda, un tu brauc, un viss viņš jūt, ka stāļ, ķepu jau ārētu, bļāviens, gaidi, tūlīt, un tu piev tur drūp, akmeņi, nevar, tu nožausies, zini, kā ar visu brūno, tu tur visa armija brūnajiem izlaidīs ārā. Nav, un visu, un tad beigās ir šitāds te gabaliņš, šitāds, zin, gar malu, un tu nosies, un skrien, bļāvi, un viņš, dadāk, zin kā, viss, zin kā, izskrējās puika, viss kārtībā, bet, vai tas ir vajadzīgs, es nezinu, kur? Labi, tāds, rīt pārdoms, var sakot, tāds, sirds iesāpējās.